Čau, ir jau 112. diena Kartapim. Un vakar gan bija diezgan drausmīgi. Jā, tādā izmisumā es vēl nebija bijis. Un es ieliku video stundu pirms dienas beigām. Knapi paspēju, bet skaitās tajā dienā. Skaitās. Un šodien es jums parādīšu tādus kā prāta režģus. Tie arī tā kā jauks jums prātu. Tādēļ ņemiet visās lietiņas un jums būs šis viss jādara kopā ar mani. Aiziet. Tātad šajā pirmajā jums vajag burvju nūjiņu. Darīt pildspalvu, bet jebkas tāds garants. Ja? Tātad jūs paņemat un ieliekat starp īkšķiem un pirkstiem burvju nūjiņu. Un ko jūs darat? Jūs neatlaižot šādi vai šādi, turot tā kopā, burvju nūjiņu dabūniet lejā. Un tāpatās atpakaļ, augšā. Un lejā. Un augšā. Ja? Un pamēģiniet to paši izdarīt. Ja? Ja jums sanāk, ierakstiet to komentāros. Ja nesanāk, turpiniet trenēties. Un redzat, to pašu var darīt ar pildspalvu, ja? Ar jebko. Labi. Šajā nākamajā jums vajag 2 korķīšus, ja? Jebkādu pudēt korķīšus. Un paņemiet un tos ielieciet lūk šādi te. Redzat šeit? Un tagad jūs uzdevums tikai ar rādītāju pirkstu un īkšķi ir ar labo roku dabūt šo sarkano korķīti un ar kreiso šo zaļo. Ja? Un tikai ar šiem 2 pirkstiem. Un kā ir saķerts, ja? Nedrīkst vairs pārņemt vai kaut tā. Ar vienu kustību. Lūk šādi. Redzat? Paņemiet, ielieciet un dariet to pašu. Redzat? Un ir cauri. Pēdējo reizi jums parādīšu. Tātad tur zaļš, tur sarkans. Ja? Ojejai, strupceļš šādi un ir cauri. Un trešais ir bijis grūtākais. Ja? Redzat, jums ir jāpaņem un jāsliek punkti tādā kā aplī. Ja? Šādi te izliekat punktus un jums tagad ar 4 līnijām, ja? Valkot kaut ar 4 līnijas, ir jāizveido kups. Nevis kups, bet kvadrāts. Ja? Taisnīgs uz. Kaut kā mēģiniet savienot, bet tikai 4 līnijas var izmantot. Un jums ir jāsavieno visi punkti. Nevar tā. Tā jau viegli. Pilnīgi visi punkti jāizmanto. Skatieties. Un pastāstiet, vai kāds no jums šiem, pastāstiet, vai kāds no šiem 3 jums sanāca. Ja? Priecāšos dzirdēt. Pēc bērēm nolēmu izsolīt brāļa invalīdu ratiņus. Man taču kaut kā vajadzēja uzlabot garstāvokli pēc vecvectētiņa nāves. Tiekamies rīt.